Ko darīt, ja nekāpja atmosfēras? Atgādināšu vēlreiz, kā saka jaunajiem, un situācijas varbūt nedaudz pastāstīšu, kādas varētu būt un kādi varētu būt iemesli. Te man ir, kā saka, jau beidzies process, jā, te atmosfēras jau, nu viņš var turēties, pat tad, ja nolaiž, viņām paliek iekšā gan spiediens, gan produkts, un dažkārt fermenti, kuri ir žiperīgāki, viņi vēl paspēja līdz 6, ir īpaši ķiploks, esmu ievērojusi. Ar ķiploku vispār ir visinteresantākais stāsts, bet tas nekas, viņš, kā saka, pats tur fermentējās un stāvēt kārtridži iekšā ar visu tvertni var pat 10, 2 nedēļas. Pēc tam gan mani novērojumi un arī, ka es esmu runājusi ar citiem, tad viņi ir ļoti izsalkuši, un pirmā tvertne, pieņemsim, ja mēs esam aizbraukuši ceļojumā, visu izslēdzam, viņu atstājam, nekas notikt nevar. Nu, pieņemsim ar tiem, nezinu, 3 litrus, cik nu kurš atstāja. Jā, visdrošāk, ja braucam uz ilgāku laiku, tad labāk, visdrīzākais ir izpildīt tukšu viņu, to tvertnīti. Nu, lūk, bet ja tās ir 10 dienas, 5, 7, tad droši var atstāt vienīgais. Jā, viņi ir ļoti izsalkuši, un pirmā tvertne var sanākt tāda, pat tad, ja mēs pieliekam kilogramu medu, produktus visus kā vienmēr, tad sanāk tāds tā kā bezgaršīgāks, jo viņi ir izsalkuši. Jā, es atceros pēc Tenerifes, ar, ka mēs atbraucām, pirmās reizes bija likās, kaut kas tā kā nav, bet viņi vienkārši bija paspējuši visu izēst tajā tvertnē, kas nu viņiem tur bija ēdams, jā, jo tās ir dzīves būtnes. Nu, lūk, tā kā tā, ko darīt? Pirmajā diennaktī tātad visbiežākais, tad, kad ir tā lieta aizgājusi, jau ir, pēc diennakts ir jābūt jau kādām 8 atmosfērām. Tas ir visbiežākais. Ja ir 5 arī ok, viņš var, pieņemsim, pēc 2 diennaktīm strauji uzsākt to savu gaitu, arī tā ir. Kā es saku, mums visbiežākais ir tā, kad ir 8 atmosfēras jau pirmajā diennaktī. Bet ar ķiploku viss ir savādāk. Ja ķiploks ir ļoti spēcīgs, tad viņš ir spēcīgs, jo, kā zinām, tieši ķiploks, sīpols, visa šīs ļoti spēcīgās, kā saka, dabas vielas, ja enzīmi ar viņām sadraudzējās, kā saka, tās stiprās dabas vielas nenogalina enzīmus, tad enzīmi kļūst dubult spēcīgi. Un šeit man ir ķiplociņš. Šī man vispār ir visvecākā un vismīļākā tvertne, un viņa ir mazgāta, skalot ar karstu ūdeni. Pašā sākumā, kad mums neizdevās ķiploki, bet tā praktiski, man liekas, jau tuvu būs pie kādiem 10 mēnešiem, ka viņi iet non-stopā. Pastāstīšu jums par ķiploku. Redziet, šeit man ir datums, tātad 29. maijs. Kas mums ir šodien? Šodien mums ir 3. Tātad 1, 2, 3, 5 dienas jau ir. Parasti, vispār šito sezonu, kad beidzās ķiploku un atkal ir jāsāk, kamēr parādās jaunie Latvijas ķiploki, nākās pirkt visādus citus, un fermenti arī nav pieraduši pie viņiem. Viņi arī ir ļoti spēcīgi, jo jāņem vērā, ka fermentējot ķiploku sezonas noslēgumā vai sezonas sākumā ļoti jāuzmanās ir. Nu, lūk, es pieliku diezgan daudz, bet ne tik daudz, lai kaut kas aizietu bojā. Pēc 3 diennaktīm atmosfēras man bija, nezinu, laikam ir līdz 2,5, tātad mēs uzpumpējam, ja, lai aiziet bojā visas šlaktākās baktērijas no sākuma. Tad pēc 3 diennaktīm man bija tikai, laikam, 3, un es saku, ka tiem laikam kaut kas būs nogājis greizi. Un parasti tā arī ir, kad, ja pieņemsim augļu ferments, pēc 3 diennaktīm nav uzkāpis pat līdz 4, tad tur būs kaut kas aizgājis grīstēs 100%. Dzert, protams, varēs, bet fermenti negaršos, tā kā viņiem vajag garšot, un tur jau veidosies cita veida baktērijas. Kā saka, ja tā lieta ir aizgājusi, tad parasti vienmēr pēc diennakts ir tās 8 atmosfēras, un pēc tam vēl pat manuāli jālaiž nost, ja ieraugam. Bet tā tvertnes pašas to dara. Man vienkārši mājās ir tāda tvertne, kurā ir neviena. Man liekas, man nevienai nav drošinātāji. Vislabākais jums atdots. Jā, bet
tas cits stāsts. Nu, lūk, ar ķiploku ir tā, ka es zinu, ka es ķiplociņu, pieņemsim, ja tas jau ir stiprais ķiploks, es vienmēr turu 4 diennaktis viņu. Un šeit pēc tām 3 diennaktīm man, kā saka, likās, nu, jā, kaut kas būs nogājis greizi, tāpēc, kad no atmosfēras nekāpja. Bet šoreiz man iekšējā sajūta, prāts saka, viss jāvar vaļā, jālē, jātaisa pa jaunu, viss ir Dievs, saka Dievs, kas es parasti arī ļoti pārdzīvoju, ja kaut kas noiet greizi ar maniem mīluļiem, jā, un liet ārā, nu jā, sāp sirds, bet dzert tādus arī nevar, tāpēc, ka viņš garšo pēc etiķa, mēs esam ļoti daudz mēģinājuši atdzīvināt, tur liet pudelēs, likt klāt medu, nebūs, mīļie, tas vairs nebūs, tas vairs nav tas, jo ķiploks būs apēdis ļoti lielu, jo kāpēc nekāp atmosfēras, tāpēc, ka ķiploks ir apēdis labās baktērijas un enzīmus, un tur nenotiek tie procesi, kādiem vajag notikt. Bet šoreiz mana intuīcija lika man tā kā ļoti ticēt enzīmiem, un es noticēju šajā sirds balsī, un es teicu, no enzīmi, davai, saņematies, nu jūs taču to varat, nu, tā kā uzvarēsiet to ķiploku. Uztaisīsiet šo simbiozi kopā un šeku reku, pēc laikām, kad bija pagājuši 4 diennaktis, liekas 5. viņš strauji sāka palielināt šo tempu, un es domāju, ka šāds moments, kad viņi iekšā, tur vienamdietis, kas tur iekšā šajās 3 dienās ir noticis, kāda, kā saka, tas ir bijusi dzīvība un uz nāvi viņiem, jo visas citas reizes nekas nav noticis. Tu vari noturēt 5 dienas, viņš kā stāvēs uz 3 atmosfērām, tā stāvēs. Bet šeit tad notika šis progress. Un tas nozīmē to, ka šīs baktērijas būs, enzīmi paši būs ļoti, ļoti spēcīgi, jo viņi iekaroja to vidi. Tā kā nebaidamies ķiploku turēt ilgāk un skatīties, es domāju, 5 dienas noteikti var dot un vērot. Ja atmosfēra skāpj, tā tad dzīvība notiek. Un es domāju, ka nu, līdz vakaram noteikti būs 8 un rīt 9, un tad jau varēs pildīt arī ārā. Kā garšos, tad došu jums ziņu, bet es domāju, ka viss būs kārtībā, tāpēc, ka atmosfēra skāpj. Nu, tas par atmosfērām. Protams, ka viņas iet, kad ir jau trešā diena, tad 3 dienas mēs turam, un 3. dienā parasti jau termometru tātad mēs slēdzam ārā. Nu, parasti viņu jau var slēgt. Tagad man vienkārši ir tāda situācija, kad, lai uzturētu vienmērīgu temperatūru un lai notiktu tie procesi, termometrs ir ieslēgts. Bet praktiski pēc diennakts termometru mēs slēdzam ārā, īpaši vasarā, un tad, kad viņiem pašiem sākās šis intensīvais process, kā saka, izdzīvošana, jā, pie augstām atmosfērām, viņiem pašiem ceļās ļoti liels karstums iekšā, tāpēc tur praktiski tvertne darbojās bez elektrības, tā varētu teikt. Nu, lūk, ja pieņemsim pēc 3 diennaktīm, tās varētu būt brūklenes, kaut kādas, jā, atkal specifiskas sodziņas, tad varētu būt tā, ka pēc 3 diennaktīm arī ir tikai 8, 9, bet tas nekas, arī, kā saka, ir ok. Man vismierīgākā sirds ir tad, kad jau pirmajā, kas ievērojas, ka vislielākais spēks augļu fermentiem ir tad, ja pēc 1. diennakts ir 8 atmosfēras, un tad es manuāli nolaižu nost, tāpēc, ka jau tad ir jau 10, un tā visu laiku viņš turās, un tajā 3. diennaktī var redzēt, ka procesi jau iet uz beigām, un viņš arī stāv visu laiku uz 10 vai, uz 9, un nav tik strauji tas progress vairāk. Nu, tā kā tā. Daudz atmosfēras, atmosfēru, kā saka, tēma. Tā kā tā, tiem, kam ir tvertnes, gribēju jums, jā, atgādināt un parunāt par to, lai nav uztraukumi, ja gadījumā tik ātri nekāpj, kā jūs gribētu, un ķiploku vienmēr gaidām vairāk, bet vislabāk neliekam vienkārši tik daudz klāt, tad, kad ir šī jaunā sezona un ķiploki ir ļoti, ļoti spēcīgi. Tā kā tā, lai forša diena visiem!